Sveiciens visiem jaunā podkāsta epizodē. Šī būs ļoti īpaša epizode, tā nebūs gara, bet piesātināta ar ārkārtīgi vērtīgām atziņām. Parasti es stāstu, kā man sokas un kādas atziņas un mācības rodas šo pieredžu rezultātā, bet šodien, ņemot vērā, ka šī ir mana dzimšanas dienas nedēļa, tad es esmu apkopojusi būtiskākās, jaudīgākās un spēcīgākās savas dzīves atziņas pēdējā periodā, droši vien skatoties šajā aizgājušajā pēdējā dzīves gadā, tagad sākoties jaunam, tās, kuras es būtu vēlējusies uzzināt agrāk, jo tad es noteikti varētu dzīvot daudz mierīgāk, reaģējot uz kaut kādām sarežģītām situācijām un izvairīties no ļoti daudz kaut kādām neforšām nebūšanām. Tā kā ņemiet par labu, lūdzu tiešām izmantojiet visas šīs atziņas, jo es ticu, ka varbūt pie kādām jūs paši vēl neesat nonākuši, varbūt pie kādām jau esat, un tad ļoti gribēšu dzirdēt komentāros, protams, kā jums ar tām ir veicies. Nu ko, tad nevilksim gumiju garumā, vai ne? Kas tas par izteicienu? Nestiepsim to gumiju un sāksim. Mana pirmā dzīves atziņa, ko visi tie, kas ir gājuši manas programmas, mani klienti, būs dzirdējuši simtiem reižu, jo šī ir viena no visbiežāk pieminētajām. Proti, tu nevari pats no sevis aizbēgt, jo pasaule tev atspoguļos to, ko tu pats izstarosi. Ļoti bieži cilvēki pamet darbu, aiziet no attiecībām, pārvācas uz citu valsti, cerībā, ka tas būs tā kā tāds jauns sākums. Tāds kaut kāds pirmdienas vai 1. janvāra efekts, kad jauna balta lapa, tas ir tāds psiholoģisks koncepts, kas cilvēkus ārkārtīgi iedvesmo, bet tie procenti, cik gadījumos tas nostrādā, ir ļoti, ļoti maz. Un kāpēc? Jo gluži vienkārši mēs paši aizbēgt no sevis nevaram. Un pat, ja mēs aiziesim no šīm attiecībām, no darba, pārvāksimies uz citu valsti, noteikti jūs savā praksē varat atcerēties gadījumus, kad pēc dažiem mēnešiem visas tās pašas situācijas, kur jums partneris pret jums izturējās konkrētā veidā, vai darbā bija toksiska vide, vai kaut kas cits, jūs saprotat, ka dekorācijas ir nomainījušās, cilvēki ir nomainījušies, vide ir nomainījusies, bet notiek tas pats. Tāpēc, ka neviļus, ja mums ir šie te uzskati apakšā, mēs sabotēsim sevi. Un mēs tādā veidā sevi iznesīsim, mēs tādā veidā runāsim un domāsim, ka viļus, neviļus, bet mēs radīsim šīs te situācijas atkal, vienkārši copy-paste. Jo interesanti dati, reāli 95% mūsu domu ir copy-paste tieši tādas pašas kā iepriekšējā dienā. Un arī statistika rāda, ka 80% šo domu ir negatīvs. Tas nozīmē, ja mēs radikāli kaut ko nemainām savā domāšanā, kas ietekmē mūsu sajūtas, mūsu darbības un, protams, mūsu rezultātus, tad copy-paste ir mums visu laiku tas pats rezultāts un pilnīgi nav nozīmes, kur jūs atrodaties. Kā tas savalkas kopā ar manu pēdējā gada pieredzi, protams, par Tenerifi, jo es atzīstu šodienā sev un jums, ka jā, es biju lolojusi kaut kādas ekspektācijas par to, ka man ir jāaizbrauc, jo tad rīsetosies kaut kas, man būs jauns skatījums un tā tālāk. Un viennozīmīgi no vienas puses tas tā notika. Bet esot tur, es sapratu, jā, es nevaru, ja es neesmu izstrādājusi kaut kādus blokus vai ierobežojumus, es vienkārši turpinu viņus radīt tur ar citām dekorācijām. Tā kā tas ir kaut kas, par ko tiešām padomāt. Un otrs, turpinot Tenerifes tematu, kas patiesībā atnesa tik daudz brīnišķīgi skaistu lietu, mācību, ne to vieglāko, bet tomēr, man tad, godīgi sakot, aizbraucot uz Tenerifi un nonākot tur pirmajā dienā, un tie, kas klausās podkāstu no paša sākuma, tie zina, šis nebija viegls ceļš, un aizbraucot tur un pirmo reizi aiziet pie okeāna, es sev pateicu, un es sev pierakstīju, jo man ir tāds notes ar manām dzīves atziņām, un es jau pierakstīju I can do everything I set my mind to. Jeb latviešu valodā es varu pilnīgi visu, uz ko es nofokusēju savu prātu un savu uzmanību. Un ticiet man, šādi momenti manā dzīvē ir bijuši ļoti daudzi.
tik daudzi, ka pat bail paliek. Nu, tādā it kā pozitīvā ziņā, bet kad notiek kaut kas konkrēts, kad es kaut ko daru, vai kad visbiežāk tās ir iespējas, satieku cilvēkus vai saņemu kaut kādus uzaicinājumus vai piedāvājumus, un es saprotu, šobrīd notiek tas, ko es ļoti gribēju, uz ko es strādāju, un tas materializējas. Un ļoti bieži, es bišku pati pa slinku brīžam esmu, bet es redzu katru reizi, tā korelācija ir ļoti tieša. Kad es veicu konkrētas darbības, es dabūju konkrētus rezultātus. Un tas ir tiešām, un ne tikai uz mani, bet es to redzu arī ar saviem klientiem. Jo tie, kas iet tagad 1-pret-1 intensīvu, kurā ir transformācijas programma, viņi tieši tā man raksta, Monika, reāli notiek maģija, lietas saslēdzas. Jo pat šķiet, ka tas it kā nav atkarīgs no tevis. Tev kāds piezvana kaut ko piedāvā, tev uzraksta e-pastā, uzaicina uzstāties pasākumā, ko tu tieši gribēji. Bet tas nav nejauši, jo tas viss ir ļoti, ļoti cieši saistīts, un tas ir kaut kas fantastisks, jo lai vai kā iet tā dzīve uz augšu, uz leju, brīžam šķiet kaut kā grūti un atkal ieiet emocijās, bet es tomēr redzu, ka fundamentāli es esmu atkodusi to framework, jeb ietvaru, jeb rāmi, kas ļauj principā dabūt gatavu jebko, ko tu vēlies. Un kā es saku, arī tagad zvanos diagnostikas ar saviem topošajiem klientiem, ka šis nebūs patīkami. Ja tu gribi patīkami, ja tu gribi uķi-puķi, tad nenāc pie manis. Es tevi atbalstīšu, es būšu tavā komandā, lai tev sanāk. Tev būs rezultāts, bet tas nebūs patīkami. Tas process nebūs patīkams, jo arī, kas tagad sabaida cilvēkus, dažkārt es saku, tavai vecajai identitātei ir jānomirst, lai jaunā varētu piedzimt. Bet ja tu ar visām 4 turies pie saviem tiem uzskatiem un vecajiem ieradumiem un domāšanas paterniem, un arī tā sūdīgie rezultāti, kas tev ir, jo ja tu klausies un domā par to, tad visticamāk kaut kas tev dzīvē neapmierina, tad tu nevari, tev kaut kas vecais ir jāpalaiž, un tas ir smagi, un tas ir grūti. Tas ir tā kā izoperēt audzēju. Bet ejam tālāk. Otra lieta ir, ka izmisīga vēlēšanās piesaista izmisumu. Ja tu kaut ko ārprātīgi gribēsi, tu to nožņauksi, tev tas nebūs. Mana recepte pavisam ātri un vienkārši diversificē, nevis nospiedi to vienu, ieguldies vairākos virzienos, nevis visu liet uz vienas kārts, un tas tev dos, ne tikai tev dos iespēju elpot, bet arī tavai vēlmei. Un šis reāli ir, visi jau zina no transformācijas programmas, vēlmju piepildīšanas zelta likums. Un tagad noteikti atcerieties, jums katram ir situācijas, kad jūs kaut ko šausmīgi gribējāt, un nekādīgi tas nesanāca. Un tad kaut kas pamainījās, jums bija tāds, labi, pofīgi atvainojos, bet, labi. Un tad vienkārši tā, tas notika. Ja? Un saistībā ar šo konceptu ir vēl viens, ko es saucu atpazīt gribēšanu. Un tas principā nozīmē to, ka tu apzinies, ja kaut kādā situācijā tu ļoti gribēji, lai ir tā. Piemēram, tu ļoti būtu gribējusi vai gribējis, lai kāds cilvēks pret tevi konkrēti attiecas, vai lai tevi pieņemtu tajā darbā, vai lai lietas notiek kaut kā citādāk nekā tās ir. Bet tas ir tā, kā tas ir. Un tas ir ok. Tu apzinies, jā, es gribēju, bet ir tā, kā ir. Jo tad, kad mēs ieejam tajā cīnīšanās modā, bet kāpēc šitā ir, bet es negribu tā justies, bet es negribu, lai tā ir, bet tur ir, protams, uzmanīgi, jo no vienas puses mums ir jāuzņemas atbildība par savu dzīvi un jādara lietas tik ilgi, kamēr mūsu dzīve mūs sāk apmierināt, jo tas ir tikai un vienīgi mūsu kontrolas lokā un mūsu atbildības zonā. Ja mēs neesam apmierināti ar savu dzīvi, tad mums ir kaut kas jāmaina, kamēr mēs esam punkts. Ja tevi neapmierina, neviens nav vainīgs, valdība nav vainīga, partners nav vainīgs, bērni nav vainīgi, darbs nav vainīgs. Tu esi vainīgs, tas nav tevi vainojot, un tas nav tā negatīvi.
Bet jā, tu uzņemies atbildību. Manas domas, manas sajūtas, manas darbības ir radījušas man šobrīd to rezultātu, kas man ir. Tā ir tikai mana atbildība mainīt manas domas, manas darbības, manas sajūtas, lai mainītu to rezultātu, kas man ir. Un pirms mēs turpinām, īsa piebilde jums, kā jau es teicu, šī ir mana dzimšanas dienas nedēļa, tādēļ es vēlos pateikties jums, ka jūs esat mana komūna, ka jums ir vērtīgi un dzīvi mainoši tas, ko es daru, un tas ir tik skaisti, un es vēlos jums pateikt paldies sekojošā veidā. Šonedēļ, manā dzimšanas dienas nedēļā, līdz piekdienai, jums ir iespēja pieteikties uz diagnostikas sesiju nevis par 70, bet par tikai 40 eiro. Un tajā sesijā, protams, nāciet tikai tad, ja jūs saprotat, ka jūs uzņemsieties atbildību, jo es neauklēšos. Mēs ļoti konkrēti paskatīsimies, ļoti godīgi paskatīsimies, nemelojot sev, nebāžot sev batonu ausīs, ka nav jau tik traki, kur tu šobrīd esi, kas ir tas tavs izējas punkts, kur tu gribi būt, bet ļoti specifiski, ļoti godīgi, un kas tevi visvairāk tur atpakaļ. Un tici man, tu lielāko daļu neapzinies no tā, kas tevi attur. Lielākā daļa cilvēku, kas pie manis atnāk, viņiem nav nevis tā kā pat procentuāli mazākās nojausmas par visu to milzīgo aizbergu, kas ir zem ūdens un kas viņus tur atpakaļ. Un tas, ka viņi ierauga sarunā ar mani to, tas jau izmaina tik nenormāli daudz. Un, protams, mēs runāsim konkrēti, kā tu 3 mēnešos vari uzbūvēt stabilu, skaistu tiltu pāri šai aizai, lai tu tur jau nonāktu. Jo tagad, atcerieties, bija iepriekšējais uzsaukums, kas nokavēja, kas pieteicās tām sievietēm šobrīd ir visfenomenālākie rezultāti. Ne visas viņas ar tiem dalās publiski, viņas dalās ar mani, tās, kuras atļauj ar to atsauksmēm, es padalos publiski, bet rezultāti ir vienkārši fenomenāli. Tā kā līdz piekdienai ir šī iespēja jums uzņemties atbildību par to, kur jūs esat, ja jūs neesat apmierināti ar dzīvi kopumā vai kādu konkrētu jomu, tad šī ir tā iespēja. Pēc tam nebūs tādas iespējas, tāpēc, ka man tas nav izdevīgi finansiāli šo pakalpojumu piedāvāt par tādu cenu, bet tiešām dzimšanas diena ir man un ļoti dziļā mīlestībā un pateicībā dāvana jums. Bet turpinām. Bieži vien saka, ka neveiksmes norūda. Tā kā tas ir labi, ka tev neveicas, jo tad tu esi stiprāks. Bet reāli praksē tas ir diezgan liels bullshits. Tas, ko es sapratu šogad, ka jā, neveiksmes tev tiešām norūda, bet tu to saproti tikai tad, kad tu nepadodies. Problēma ir tā, ka lielākā daļa no mums, saskroties ar neveiksmēm un ar problēmām, visa tā sākotnējā iedvesma un motivācija mums vienkārši aiziet kaķim zem astes, un mēs pārtraucam to darīt. Mēs sev ar argumentiem ķipa ieskaidrojam, ka tur nebija tas potenciāls, šitas, un šie argumenti, bailes patiesībā slēpjas zem it kā ļoti racionāliem argumentiem. Arī tagad varbūt jūs dzirdējāt man piedāvājumu, jums bija tāds, tagad nav īstais laiks, ir vasara, vai, tagad nav naudas. Tās visas ir muļķības. Tās ir jūsu bailes, tā ir jūsu vecā identitāte, kas vienkārši grib, lai jūs paliekat tur, kur jūs esat. Un tas pats ar šīm te neveiksmēm. Mēs jau neatzīstam bieži vien sev, ka mēs padevāmies. Mēs ieskaidrojam sev, ka tur tā salikās. Bet neveiksmes pat tiešām norūda tad, kad tu saproti, ka ir tik sūdīgi, tu jūties tik atraidīts, tev tik ļoti nesanāk, un tu noraudies un nopuņķojies. Un tu turpini darīt, un tev atkal fucking nesanāk. Un tu turpini darīt, un tev atkal ieblieš pa seju. Un tad neveiksmes tevi norūda. Tad tu reāli sajūti tā, ka tad, kad, piemēram, tu regulāri ej uz sporta zāli, un tu tiešām sajūti, ka tev ir muskuļi, tu jūties atlētiskāks cilvēks. Šis ir tas efekts. Tu tiešām jūti, ka tava āda ir biezāka. Es nevaru jums to paskaidrot, ja jūs neesat to piedzīvojuši, jo godīgi sakot,
es to sapratu tikai šogad. Man iepriekš likās, ka Dievs, es taču tik daudz neveiksmēm esmu izgājis cauri tā. Kā tu sev melo, Monika. Nekā nebija. Es sapratu tikai tagad, un tikai tāpēc, ka, kā es teicu, meitenēm, kas tikko maija beigās absolvēja pati sev priekšnieces programmu, viss, kas jums ir jādara, lai jums izdotos, jums ir jāpieceļas vienu reizi vairāk, nekā jūs nokrītat. Jo tu nevari uzvarēt cilvēku, kurš nekad nepadodas. Un tas noveda mūs pie nākamā punkta, kas ir uzticies savai intuīcijai. Pat, ja tev racionāli ir atkal šitie superīgie argumenti un nav nekāda pamatojuma. Un ak, mans Dievs, es par šo intuīcijas tēmatu domāju jau pēdējos gadus, bet mani tā sita visums šogad. Ak, Dievs, es godīgi sakot reāli, tas, protams, ir pozitīvi, jo, ja tev notiek kaut kādi ekstra sūdi dzīvē, tas nozīmē, ka tu ej izaugsmē, un tas ir amazing, jo tev vienkārši dodas stiprāk sit ārā, jo vairāk tu tā kā celies augstāk. Un man reāli šogad bija vismaz 2 situācijas, kurā es vienkārši sēdēju un šokā biju un domāju, ka tā situācija ir tik sirreāla, ka man pat negribas raudāt vai psihot vai ko, jo es vienkārši nespēju noticēt, ka kaut kāds tāds sviests vispār var notikt. Un tas bija par cilvēkiem. Un tas bija par cilvēkiem, ar kuriem sākot sadarbību, jau sākumā man likās, ka kaut kas nav. Angliski teiciens something's off, bet es nevaru paskaidrot, kas. Un racionāli taču viss ir ok. Un tad es sev ieskaidroju, ka problēma ir manī. Man jāmaina savu uztveri, man jāmaina savu attieksmi, Oi. Un tad, lai izvairītos no konfrontācijas, es tā kā vilku šīs te sadarbības attiecības līdz kaut kādam brīdim. Bet mācība bija tāda, ka ar šādiem cilvēkiem, ar kuriem tu jau no sākuma jūti, ka kaut kas tur nav līdz galam kārtībā, un viņi nav tavi cilvēki, tu nevari izvairīties no tās konfrontācijas. Viņi notiks agri vai vēlu, jo viņiem neinteresē īsti, ko tu reāli domā vai dari, kādi ir fakti. Viņi tāpat interpretēs pa savam atkal caur savu prizmu, jo viņi jau izstaro pasaulē to, ko viņi domā par citiem, ka citi ir kretīni, kas mēģina viņiem kaut kā nodarīt pāri, lai gan tā absolūti nav taisnība, un tad to viņi arī ierauga. Bet tas ir tas, par ko mēs esam runājuši, confirmation bias. Tam nav nekāda sakara ar realitāti. Un rezultātā bija tā, ka es centos nepārtraukt šīs attiecības, centos ieskaidrot sev, ka viss tur ir ok, bet rezultātā man vienkārši bija tik smagi visādas, ko man salēja virsū, visādas, kā to sauc, saļarka, ja, darba, nezinu. Tas bija briesmīgi. Un tāpēc, ak, mans Dievs, paldies tev visum. Jā, es tagad iemācījos. Intuīcija. Pat ja tu nevari to izskaidrot, viņa tev saka priekšā. Kā mēs varam sadzirdēt intuīciju? Otrs mans mīļākais teiciens, atslēdzoties no ikdienas trokšņiem, kas ir fiziski trokšņi arī, bet pārsvarā tas, ka mēs visu laiku psihiski skrienam pa darbiem, kad neskrienam pa darbiem, tad esam sociālajos tīklos, neadresējam savas emocijas, pieēdamies, sadzeramies, scrollojam, mēs vispār neesam kontaktā ar sevi. Mašīnā braucam uzreiz rāģiņš, uzreiz podcasts. Atslēdzies un sadzirdi sevi. Ieklausies klusumā. Šī ir mana vismīļākā lieta. Ieklausies klusumā, ir vasara. Putni dzied, vējš ir, lapiņas kā šauko, skatos aiz loga, cik skaistas, milzīgas kļavas, un viņu lapiņas tā forši mirguļo. Ieklausies klusumā, un tu saņemsi tās atbildes uz tiem jautājumiem, kuriem tu neredzi atbildes. Un vēl ir ļoti daudz atziņu, bet es nevēlos padarīt šo podcastu pārāk garu, tāpēc mēs tiksimies 2. daļā. Būtiskākais tiešām ir tas, ka viss ir jūsu rokās. Ja tevi šobrīd neapmierina tava dzīve, tad stūre, jeb groži ir tavās rokās to pagriezt citā virzienā. Un ja tu vēl joprojām saki, ir vasara, man tagad daudz darbiņu, ok, tas ir fine, bet tad nečīksti. Jo citiem cilvēkiem, es uztaisīšu tieši šonedēļ labu Instagram video par šo, bet čīkstēšana ir tāds nacionālais sports, un es nevienu nevainoju. Es esmu arī komandu sportiste, es esmu pilnīgi dalībniece tajā, bet to vajag baigi ķert ārā. Neapmierina,
ņem un maini. Nevis vienkārši ķīksti, tāpēc, ka tev patīk ciest. Tas ir skarbi, bet tas ir patiesi. Un vēlreiz, strādājot ar mani, klausoties manus podkastus, nebūs vienmēr mīļi un pa spalvai. Es gribu, lai jums visiem izdodas no sirds, tāpēc arī es jūs izaicinu. Tātad līdz piekdienai ir šī iespēja pieteikties. Pēc tam nezinu, kad atkal vēršu vaļā programmu, un par šādu cenu es jums garantēju, ka tas nebūs nekad. Jo es visiem saviem projektiem, tiem, kas seko līdzi, es visu laiku ceļu viņiem cenas. Visu laiku. Tāpēc, ka jo vairāk atsauksmes es saņemu, jo vairāk veiksmes stāstus es ieraugu, un es arī esmu cilvēks. Man arī uznāk viltvāržu sindroms, saka, Dievs, moš, ka es neko neēdzu. Bet tad es paskatos atpakaļ uz saviem sasniegumiem, un tad es saņemu reāli katru nedēļu atsauksmes daudz no saviem klientiem, un es saprotu, ka es patiešām esmu uztaustījis to, kas strādā. Paldies, ka jūs klausījāties. Kā vienmēr, liels prieks būt kopā ar jums. Ceru pavisam drīz tikties ar jums diagnostikas zvanos. Lai brīnišķīga šī nedēļa!